Dāmas un kungi, nominācija tehnoloģiju un projektēšanas attīstība laureāts Valds Dilendorfs. Jā, tieši tā. Valds, klau. Es tev uzreiz teikšu tā. Es tāds tīri izvilkums, ko tev kolēģi saka. Pateicos Valdam par ziņkāri, entuziasmu un smart domāšanu. To saka Olga. Zinu, Olga. Ir redzēt, pazīstam ir bišku. Okay. Jā, Valds Dilendorfs ir vienmēr atsaucīgs, nekad neatteiks, ja kāds vaicās pēc palīdzības. Vienmēr sarežģītos risinājumos meklēs vieglāko veidu, kā izpildīt. To mums saka Eleonora Elizabete. Statkus. Ir pazīstami. Ļoti labi. Ļoti labi. Šodien redzēt arī. Šodien? Jā, šodien arī. Kur jūs tikāties? Darbā. Birojā. Birojā, vienkārši. Virtuvē? Nē. Te vēl viens tāds citādiens. Viņš vienmēr meklē jaunus risinājumus sarežģītās situācijās. Jūlija to saka. Pārsvarā teviem izsakās dāmas. Jā, tas sanāk laikam, es nezinu. Jā. Es nemāku tev atbildēt. Jā, viss kārtībā. Tas nebija jautājums, tas bija fakts pārsvarā par tevi, Valdi. Izsakās dāmas. Labi, kādas 3 lietas tev visvairāk patīk strādājot citrusā? Kolēģi, ņemot vērā labos vārdus. Kas jums ar tiem kolēģiem? Visi atbild, ka kolēģi jums šeit patīk. Labi, tam man nepatīk kolēģi, tam man patīk, kad mums ir... Nē, var teikt, ka kolēģi patīk. Nu, labi, kolēģi, man patīk izaicinošais darbs, ņemot vērā, kad katru reizi ir unikāla problēma. Un trešā lieta bija gada balli. Man patīk gada balls. Gada balls. Tas ir principā, tāpēc tu strādā, vai ne? Jā, katru gadu gaidu. Katru gadu gaidu. Visu gadu gaidu to gada balvu. Vienlaik bija 2 balvas. Lai satiktu Olgu, Eleonoru, Jūliju. Kādi ir tavi karjeras mērķi? Ja mēs tā pašājam uz augšu. Šeit labs jautājums, jo man nav mērķi, ja godīgi. Nav? Man nav mērķi, ne. Ļoti izdevīgs darbinieks. Jā. Man patīk, man patīk, vienu, ko mērķis varētu nosaukt, doma kļūt neaizvietojamam. Wow! Tad uzņēmums būs vairāk atkarīgs no maniem nekā es no viņa. Nu šeit ir vai nu jāpatur, vai nu jāatlaiž uzreiz. Ir 2 varianti. Kā tu pavadi savu brīvo laiku, lai uzkrātu enerģiju, atrastu spēku, atkal darboties tālāk? Es esmu diezgan galīgs cilvēks, man nav liela hobija, bet pārku ķemēšana, mežu ķemēšana. Pārku ķemēšana? Pastāvīgs pa mežiem gar jūru. Kaut kas forši. Tā ir parku ķemēšana, mežu ķemēšana, tā to sauc? Pastāvīgs. Ja tu varētu ceļot laikā, mums pieņemot tev kā IT cilvēkam, uz kurien tu dotos un kāpēc? Es teiktu uz Romas impērijas laikiem. Opā. Es gribētu redzēt, kāda bija Roma tad. Vai tiešām viņiem nesabrukusi? Jā, ar veselu kolizēju. Un redzēt, kāda izrāda kolizējā, lai arī cik nežēlīgs varbūt tas būtu bijis tas laiks. Tomēr es tāds asiņu piekristējs. Es neesmu asiņu piekristējis, bet tāda laika bija. Vēsture ir nežēlīga. Kas tevī rada laimes sajūtu? Izbaudīt mirkli, nedomājot par rītdienu vai vakardienu. Vienkārši būt mirklī. Bet tā ir augstākā vispār. Tu zini, ka tā ir augstākā vispārībā laimes pakāpe. Tagad zināšu. Būt tikai tagad. Tas vispār visās gudrības pamācībās ir, ja tu esi klātesošs un vari domāt tikai par šo laiku, tu esi absolūti laimīgs. Kaut ko līdzīgs iespējams tas lasījis kādā grāmatā. Man nesanāk. Es domāju, kas būs rīt. Vai es vēl būšu dzīves? Nu, vakardienas nebija laimīgs, var tā teikt. Jā, kas notika? Es zināju, ka man jānāk šeit. Kas ir mainījies uzņēmumā un tevī kopš pirmās dienas, kad sāki strādāt citrus? Kolēģi. Nē, lai ir, forši. Man patīk, jūs mīlat viens otru. Man šeit jūs viens ļoti otru cienat. Kolēģi. Birojs. Tas ir tie paši kolēģi. Nē, birojas. Pašas telpas? Telpas, mēs bijām citur. Tagad ir foršāk? Laikam, jā. Un, protams, sarežģītāk uzdevumi palikušas, lielāka atbildība, un cilvēki vienkārši man vairāk uzticās. Tad varbūt tev ir kāds tāds mīļākais izteiciens, ko tu izmanto darba vietā. Tāds visbiežāk varbūt. Viņš varbūt arī rupšs. Nebūs, laikam, bet, jāsaka, jolo. Jolo? Jā. You only live once? Jep. Es dzīvēju tikai vienreiz. Forši. Jo, kā tur starpība? Rītdien var nepienākt. Ak, Dievs! Īstenībā, tev ir ļoti, man no teviem būtu jāpamācās, jo es pārāk daudz uztraucos par to. Jā, es ticēšu šitam, es taču ticēšu. Jā? Netici? Nē, es goda vērts. Labi, tavs novēlējums kolēģiem no citrus nobeigumā.
Ņemt visu vieglāk, nekad nezaudēt humoru izjūtu arī grūtos mirkļos un strādāt ātrāk, efektīvāk. Jā, strādāt ātrāk un efektīvāk. Jā, nu Un labāk. Labi, tas tev palīdzētu arī tavam darbam. Visticamāk, jā. Jā. Super, dāmas un kungi, Valds Dilendorfs! Jej!